Labdien, tirgus dalībnieki! Kā katru nedēļu atskatīsimies, kādi ir bijuši galvenie rādītāji pasaules enerģijas vairumtirgū, un šoreiz stāsts par šī gada 38. nedēļu. Kopvērtējumā tādu kardinālu cenas izmaiņu pasaules energoresursu tirgū nav bijis. Naftas cenai neliels samazinājums zem $67 par barelu. Tur galvenie faktori, kas ir vērsti cenas samazinājuma virzienā, ir augstāka OPEC dalību valstu ieguve un vēl joprojām bažas par zemāku patēriņu visā pasaulē. Divi faktori, kas varētu pavērst cenas augšup, ir tad, ja turpmākie ASV un Eiropas centrālo banku lēmumi par procentu likuma samazinājumu veicinātu patēriņa atveseļošanos, vai arī, ja no piegāžu puses tās ir traucētas vai apdraudētas pasaulē, tādēļ, ka Ukraina turpinās uzbrukums Krievijas naftas infrastruktūrai. Akmeņogliem un dabasgāzei Eiropas tirgū bez būtiskām izmaiņām. Akmeņogles krājumi pietiekami, un šobrīd pagājušās nedēļas laikā ir bijis zems patēriņš Eiropā, un auga arī vēja stacija izstrāde, kā jau tas būtu gaidāms rudens sezonā. Dabasgāzes krājuma līmenis pie 81%, tas ir aptuveni par 12% zemāk kā pagājušajā gadā šajā pašā laikā, un tomēr lieli riski netiek saskatīti, jo paredzams, ka Eiropa un krājumu aizpildījums sasniegs vēlamos 90%. Jā, pašlaik turpinās plānotie apkopes darbi Norvēģijā, bet tos no piegāžu puses kompensē augsts sašķidrinātās dabasgāzes imports no citiem pasaules reģioniem. Tie ir īstermiņa faktori, savukārt no garākas iedarbības faktoriem tālākā nākotnē Eiropas Savienība šobrīd izskata iespējas pilnībā atteikties no sašķidrinātās dabasgāzes importa no Krievijas jau 2027. gadā. Vienīgā cena, kurai ir neliels kāpums, ir emisijas kvotas. Tur galvenais iedarbības faktors arī turpinās. Pieprasījums ir augstāks tādēļ, ka līdz 30. septembrim ir jāiepērk kvotas un jānodod tās par emisijām 2024. gadā. Turklāt papildus šajā 39. nedēļā sagaidāms zemāks izsoļu apjoms. Turpinājumā Nord Pool elektroenerģijas spot tirgū. Cenas ir pakritušās gan Ziemeļvalstu apgabaliem, gan Baltijas valstu cenas apgabaliem. Ziemeļvalstīm vidēji cena pie 21,5 eiro par megavatstundu, savukārt Baltijas valstīm vidēji pie 54 eiro par megavatstundu. Abiem reģioniem līdzīgi faktori. Būtiski pieaug vēja izstrāde, tātad piedāvātais saražotās elektroenerģijas apjoms. Saule ir samazinājusies, tas ir savā ziņā paredzams, plānojams faktors, un vēl papildus no piedāvājuma puses klāt nāk atomelektrostaciju atgriešanās pēc apkopes un remontdarbiem. Un paskatoties uz nākamā 2026. gada cenām par bāzes piegādi finanšu instrumentu tirgū, arī kardināls izmaiņas nav bijušas. Ziemeļvalstu apgabalos cenas robežās no 40 līdz 60 eiro par megavatstundu, Vācijai līdz 90 eiro par megavatstundu un Polijai par bāzes piegādi 2026. gadā līdz 100 eiro par megavatstundu. Tāda lūk samērā mierīga apstākļi pasaules enerģijas vairumtirgū. Uz tikšanos nākamnedēļ!